Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir jūlija vidus jau gandrīz vai, un ir viens neatliekams jautājums, kas mums šodien ir jāizskata domas ārkārtas sēdē, proti ir noslēdzies iepirkums par remonta materiāliem pašvaldības iestāžu remontu vajadzībām. Attiecīgi tās ir ilgtermiņa saistības uz 24 mēnešiem, un līdz ar to ir vajadzīgs domas lēmums, un tas skars arī nākamā gada budžetu. Lūdzu, ziņot tad lēmumu sagatavotājs apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Ilzi Viksi. Ilze, lūdzu. Labrīt, kolēģi! Tātad noslēdzies, kā jau Normans minēja, ir noslēdzies iepirkums remonta celtniecības materiālu iegāde. Esošais līgums mums ir ar tirdzniecības namu Kurši, un tātad līguma termiņš bija 2 gadi vai līguma summas sasniegšana. Mums ir iestājies tātad šis nosacījums, ka mums ir sasniegta līguma summa, un tāpēc ir nepieciešams noslēgt līgumus ar šīm te lēmumu projektā norādītajām 3 kompānijām. Tātad vislētākā cena tika piedāvāta Depo, nākamā cena bija Kurši un nākamā cena bija Laimes. Un tātad ir nepieciešami šie 3 līgumi ar šīm te kompānijām, lai mēs varam turpināt iepirkt remontu materiālus. Jā, tātad kopējā summa, tas ir visām 3 kompānijām, ir šī 50 000, jā? Jā, tātad līgumi būs uz 2 gadi vai līdz atkal līguma summas sasniegšanai. Līguma summa bez PVN ir tātad likumā noteiktā 41 999,99 eiro. Lūk. Un tad arī skatīsimies, kurš nosacījums iestāsies pirmais, bet summa tiek summēta visām 3 kompānijām kopā. Tā nosaka šis likums. Un kā šis princips tiek izvēlēts, tad kurā kompānijā iegādāties remonta materiālus? Principā tātad pamat kompānija, kuru jāiegādājas, ir Depo, bet, piemēram, ja ir nepieciešama kāda sīka vienība, nebrauksim uz Depo, netērēsim laiku, vai tāpat Sējas pagastā iestādes nebrauks uz Saukrastiem vai uz Rīgu, viņām būs iespēja savukārt Laimās nopirkt, kas ir tuvāk, kas ir ekonomiskāk, un tādā veidā varēs izvēlēties, kuru nopirkt šos remonta materiālus. Un būsim godīgi arī esošās līguma iestāde nespēja mums piedāvāt tomēr pilnu klāstu, tas, kas mums ir nepieciešams. Mēs tāpat skatāmies arī pa laikam ārpusē tajā pašā Depo, un šis man šķiet, ka ir ļoti labs risinājums, kad mēs varam izvēlēties gan tātad šo te piedāvājumu, gan arī cenu. Jā, paldies apsaimniekošanas nodaļai. Lūdzu, deputāti, ir kādi jautājumi par šo? Jā, lūdzu, Vanagas kundze. Jā, labdien visiem. Saka, lūdzu, Ilze, vai darbiniekiem tagad būs jāslēdz jauni līgumi, lai varētu iepirkties šajās iestādēs, šajos uzņēmumos? Kā notiks tīri praktiskā šā pārēja uz jaunām iestādēm, uz jaunām firmām? Domā tieši tās pilnvarojumi? Jā, tieši tā. Ko mēs sakārtosim? Es domāju, tas būs tieši tāpat kā bija līdz šim. Tā būs pilnvara kopējā, ko mēs aizsūtīsim pie šim te līgumam kā pielikumu, kuru cilvēki tad būs tiesīgi iepirkties, bet tiklīdz būs šis lēmums, tā es sūtīšu e-pastus visiem iestāžu vadītājiem ar lūgumu tātad atsūtīt šīs te personas, kuras būs tiesīgas iepirkties, kārtosim līdzīgi kā bija. Tieši tā, paldies. Paldies. Vēl lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Neredzu. Ja ir, tad sakiet. Šobrīd sēdē ir reģistrējušies 14 no 15 deputātiem. Līdz ar to esam balsu tiesīgi un lemt tiesīgi. Tad lūdzu, kolēģi, nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, uzņemties ilgtermiņa saistības pret minētajām 3 kompānijām, Depo, Kurši un Laimas, par kopējo summu, ieskaitot PVN, ir 50 819,99 eiro centi uz 24 mēnešiem remonta materiālu, tātad celtniecības materiālu iegādēji pašvaldības iestāžu remonta vajadzībām. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Tātad balsošana notiek dokumentu vadības sistēmā, elektroniskā veidā. Un visi klātsošie deputāti arī ir nobalsojuši par
pret atturās nav, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts, un ar to arī domas šo te nelielo sēdi varam slēgt. Paldies, cienījamie kolēģi, domas sēdi slēdzam, un jau pēc brīža tiekamies Tautas saimniecības attīstības un vides jautājumu komitejā. Labdien visiem, paldies par kopā būšanu, tiekamies!